tas vairs nav stāsts tikai par Ukrainu, tas ir stāsts daudz plašākā mērogā. Tas ir stāsts par mums pašiem. Par kopīgajām cilvēku vērtībām. Tas arī ietekmē mūsu nākotni. Arī par to, lai mēs varētu dzīvot brīvā valstī un audzināt savus bērnus. Man šķiet, ka šis festivāls ir ļoti svarīgs mums visiem. Jo karš turpinās, cilvēkiem ir grūti. Tiek izpostīti cilvēku sapņi un dzīves. Un mums vajag runāt katru dienu par to. Це треба промовляти, що зараз є дуже небезпека велика в світі. Vēl jau nekas nav beidzies. Mēs katru vakaru ziņās varam klausīties, kura kara diena tā jau ir. Varbūt tās mēs esam visi emocionāli šausmīgi noguruši no visa, kas notiek un gribās, lai ātrāk beidzās. Bet, diemžēl, Ukraiņiem nav izvēles, viņi nevar pateikt, es esmu noguris, es vairs nevaru klausīties šīs briesmīgas ziņas. Manas acis ir aklas. Tās neredz vairs no tām šausmām, ko skatījušas. Vienmēr jāatcerās un jāturprātā, ka tas ir karš, kurš var paraugt ļoti lielā karā. Kad nedrīkst nogurt, vēl vienreiz vajag mēģināt, vēl vienreiz vajag paspēt. Šis atgādinājums liek arī kādam sarosīties un palīdzēt apturēt šo visu. Viņiem nekā cita vairs nav. Mūziķis pat vairs nevar spēlēt savu koncertu. Tāpēc, ka viņa darbs tagad ir no klavierspēles pārvērties par palīdzēšanu frontē un cīnīties par savu brīvību. Freedom, it's something very important for everyone, for the whole world, and fighting for freedom and for peace and for kindness. It's too easy for the world to forget or not think about it anymore. Kā pasauli izskatītos, tad šobrīd Ukrainā nebūtu tik daudz drosmīgu cilvēku. Es ļoti ticu tam, ka katram tādam labam vārdam un katram tādam īstam darbam, kas nāk caur sirdi un caur mīlestību, ir ļoti liels spēks. Un normāla cilvēka attieksme pret šo karu ir būt Ukrainas pusē. Nav tā, ka mēs palīdzam Ukraiņiem aizstāvēt viņu brīvību, mēs palīdzam viņiem aizstāvēt arī savu brīvību. Tāpēc mums jāpalīdz arī Ukraiņiem tās durvis турēt ciet. Я радий, що ваша країна допомагає нашій країні. Тому я дуже задоволений. Тому підтримка України, доки Україна стоїть, доти стоїть вільний світ, міжнародне право, демократія. Подорожувати, вибирати, де ти хочеш навчатися, де ти хочеш жити, де ти хочеш працювати. І просто можна вільно дихати. Lai pļavās es drīkstētu iet, ar māsiņu jēru skanīt, ar brālīti stābules maukt un baznīcas tornīgām zvanīt. Ka mūsu sirdis kliedz pēc brīvības, dzīvības un mīlestības. Un tā mūsu uzmanība uz to ir ļoti no svara. Un viņa arī var glābt pasauli. Uz saprāta, uz cilvēcības, uz gaišo pusi. Ir skaidrs, ka kultūra uzvarēs tumsonību un gaisma uzvarēs tumsu. Mēs visi kopā varam izdarīt ļoti daudz, un paldies ikvienam, un paldies jums!